saucās egregoriālā sistēma, kur reliģija stāv kā augstākais egregors, kas stāv patiesībā pāri valstiskai sistēmai. Tikai mēs to neaptveram bieži vien. Lai aptvertu, es tur skaidroju, kā to labāk saprast, kā kristietība stāv pāri mūsu prezidentam, un visiem ministriem un deputātiem un armijai un visam pārējiem. To saprot tikai tad, kad, teiksim tā, labi īsumā varbūt var ieskicēt. Tas ir tāds moments, kad tā ir atkal ideja, kalpošana ideja. Mūsu valsts kalpo kristīgajai idejai. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu valsts kalpo kristīgai idejai, jo tā paredz egregoriālās sistēmas. Mēs visi, gribot, negribot, esam kristieši, jo mūsos ir kristīgās pārliecības. Pieņemsim, tu vari iziet uz ielas nogalināt kādu. Nevar, tāpēc, ka bauslis tā ir pateicis nenogalināt, un tu tā esi audzināts no mazotnes. Pieņemsim kaut kādās, tur, nezinu, skandināvu, vikingu, kaut kādās ciltīs, viņam tas, man šitas nepatīk, viņš tā pasties kaklu pušu, un viņš guļ beigts. Un viņam nav nekāds ne grēks, viņam nekas viņam nestrādā. Mēs esam kristieši, ja? Un tur ir tā kristīgā izpausme. Tikai mēs to nespējam aptvert, jo mēs domājam kā kristieši, tāpēc mēs kristietību neredzam sevi. Ja? Tur tā lieta ir. Un, pieņemsim, tu aizies pie musulmaņiem, viņiem tā kristīgie baušļi būs pie vienas vietas, ka tu tur nedrīkst labi, viņi arī nezog, viņiem ir arī savi kārtības noteikumi, ja, morāls ētikas standarti, ja, kas ir ierakstīti svētajā grāmatā, un tāpat kā kristīgajā grāmatā mums ir mūsu morāls un ētikas standarti, ja, un tādā veidā. Bet tas, ko es gribēju pats galvenais pateikt, ka ir jāsaprot, ka mūsu laikos mēs dzīvojam starp diviem tādiem elementiem, ja, kas ir tieši tā apziņas attīstības stāvoklis un tavs reālais sociālais stāvoklis, kas nevienmēr ies roku rokā viens ar otru. Ja, agrā veidiskajos laikos tas gāja roku rokā, kur skolotājs varēja būt augstāka attīstības līmeņa nekā valdnieks, ja, viņš augstāku statusu varēja ņemt. Tad, ja viņš bija valdnieka skolotājs, ja, viņš skoloja tur princi, ja, kurš kļūst pēc tam par valdnieku, un viņš viņam pēc tam kā padomdevējs. Ja? Apziņas līmenī viņš ir stipri augstākā līmenī nekā pats valdnieks. Ja? Brīdī, tad kas viņš ir, kas ir tas par apziņas līmeni beigās. Ja? Un mūsdienās tas vairs tā, mūsdienās pasties uz skolotājiem, kas viņi ir. Viņi labākā gadījumā nedaudz labāk par sētniekiem viņi tiek atzīti. Teiksim, ja tā mēs paskatāmies. Tad mums ir apgriezts viss kājām gaisā mūsu pasauli. Viņa pēc būtības nav apgriezta, bet pēc sociālās piederības, pēc sociālā status viņa ir apgriezta kājām gaisā. Un tāpēc mēs putrojamies bieži vien. Ja? Mēs redzam augstu apziņas attīstību kaut kādā cilvēkā, bet redzam, viņš tur nošņurtis, nesmuks, tur nav sakopies, kaut kāds galīgs bombas izskatās. Ja? Bet tu ar viņu pārunāt saprot, ka viņam ir kaut kādas lietas, un viņš pat iespējams ir priesteris. Ja? Jo ir bieži vien cilvēki, un cits domā, viņš tur nojūdzies kaut kādas plānprāti, viņš runā kaut kādas muļķības, ja? Bet ja tu saproti, kā, teiksim tā, apziņas process, kas darbojās, virs kārēju apziņas līmeņa, tad tu paklausīties cilvēku, var nolasīt, ka viņam ir saikne ar kaut kādu augstāku spēku tajā brīdī, un viņš nespēja vienkārši, viņš nemāk varbūt vēl runāt ārā, izrunāt tās lietas pareizi priekš cilvēkiem saprotamā valodā, bet ja tu zini kaut kādas tur kārtības, tās augšējās, ja un vispār, tad tu saproti, par ko viņš apmēram runā. Ja, es arī esmu saticis tādus interesants dažus cilvēkus, kur lielākā daļa domā, ka viņš izkulkojas prātu, bet, kad tur viņi parunājies, es saprotu, par ko viņš runā. Un tādi sēž Tvaika ielā, piemēram, arī daudz. Agrākos laikos tādus cilvēkus turēja klosteros, ja, kuriem ir saikne ar kaut kādu kanālu, kaut kādu zināšanu kanālu. Ja, un tu viņam katram pielika mūku, kurš drukāja to, ko viņš tur murgoja, ja, kurš piedrukāja savas grāmatas, rakstīja visu, ko tur tas trakais stāsta viņam. Ja. Pēc tam tās grāmatas apkopoja, salika, iespējams, daļai tā arī Bībele radās, daļai citas svētās grāmatas radās. Ja. Kaut kāds plānprātīgs tur sadzējojis. Tagad tabletes saštupē iekšā. Jā, saštupē tabletes un tad atslēdzies, jā. Citam iedod tabletes un viņam izveidojas kanāls, jā. Visādi varbūt. Tas tā pa jokam. Bet, jā, tas moments ir, kur tā atšķirības starp mūsu apziņas līmeņa un mūsu profesionālā piederība šodien ir tāda biltīga tēma. Un tāpēc mums ir, teiksim tā, ja tu reāli nodarbojas ar apziņas attīstību, tev vienmēr ir jāsako līdzi, ar ko tu runā
pēc sociālā statusa un ar ko tu runā pēc apziņas līmeņa. Jo pēc apziņas līmeņa jūs iespējams esat ļoti, kā lai saka, tuvi viens otram, vai kā brāļi, vai brālis un māsa, ja? Pēc sociālā statusa, nu, piemēram, viņš ir tavs komandieris, vai viņš ir tavs padotais, ja? Un tad kā tu ar viņu komunicēsi, jautājums ir tev, piemēram. Ja? Vai atkal otrādāk, tu redzi, ka viņš ir stipri zemākā līmenī, bet viņš, pēc apziņas līmeņa, bet viņš ir tavs komandieris, tev viņš ir jāklausa. Tas ir grūtākais. Un tad tu sāc domāt, vai man vispār vēl palikt šeit strādāt. Jārod gudrība, kā to visu atrisināt. Nu, kā to visu sakārtot tā, lai tā gudrība parādās iekš tā, ka tu spēj pildīt savu sociālo pienākumu, nepārkāpjot savus apziņas principus. Tev ir jāiemācās iziet cauri to visu, jo, redz, jebkura tava izvēle, tā ir tava izvēle. Ja tev ir izvēle palikt tur, tātad tev ir jāprot tur atrodoties, nekrist savu apziņas līmenī zemāk. Piemēram, nesāk tur ar viņiem kopā iedzert, lai tur būtu, nu, lai tu būtu ar viņiem draudzīgs, lai tev būtu. Ja, tātad saglabāt savu to mugurkaulu, ja, bet arī ar viņiem uzturēt kontaktu. Tas būs vienmēr, kamēr vien mēs atradīsimies starp tām divām pozīcijām, apziņa un sociālā piederība, ja, kamēr tas netiks salikts vienā kopā. Kā lai tas tiktu salikts vienā kopā, ir vajadzīgi izmainīt visu sabiedrību. Lai visu sabiedrību izmainīt, ir nepieciešami vīrieši un sievietes, kas apzinās, kas viņi katrs ir un kas pilda savus lomas un funkcijas dzīvē.